Nu ko, ne pirmo stundu mēs tagad te krāmējamies. Kas to zina, ka tur sakrāmēs visu? Tagad viss te, kamēr šitni to kaut kur sastieps projām, zina, tajā kemperī sakrāmēs vēl visus kurpus un viss šausmīgi. Nu ko, kempers ir sakrāmēts. Sākam braukt. Braucam prom no mūsu mājām Ēdolē. Nu, tad beidzot esam sačammājušies. Tā krāmēšanās ir grūtāk nekā var likties. Mēs, man liekas, kaut kādas stundas 4 stiepām un krāmējām, pārbaudījām, vai ir viss salikts. Nu, pāmocījušies, gan arī iet atpūsties tagad ir. Nu ko, beidzot esam ceļā uz salidojumu, uz sezonas atklāšanu. Brauksim kaut kur pie ķeguma. Būs latviešu karavānu tīma sezonas atklāšana. Tā, atstājam Ēdoli. Esam ceļā. Nu, esam piestājuši Kuldīgā. Kuldīgas centrā nevarēja atrast mašīnu nolikt te. Labi, pie bijušā kultūras nama te uztaisījuši tādu plašāku stāvvietni. Mēs tagad te nolikām savu busīti. Un ar Viku aiziesim pastaigāt, pastīties, ko viņi te. Jā, kaut kāds parks te ir. Es visnībā par šo parku pat neesmu pirms šīs te reizes neesmu neko īpaši staigājis. Pasties uztais kaut kādi diškoki te vecās papeles. Aizmēri, cik ir apkārt mēs esot no 5 metriem. Esot diškoks jau. Ko te uzsākuši ir Almas baznīcas torni atjaunot. No. Šeit parkā ir uztaisīta tāda interesanta nojuma, redzi. Ar stiklu vidū. Tāda ieslīpa uztaisīta. Vizuāli, japa. Un kaut kas sarakstīts ir te. Ziedonis imants, redzi. Te ir rakstīts, es pamodošai rītā pagaldē. Un tas galds diez būtu. Nu, nekāds te galds. O, imants Ziedonis. Ja, bet interesanti. Kad šitās taps, es nemaz nezināju, ka tāds mums Kuldīgā ir pieejams, redz, šāds te parks ar Ziedoņa galdu vidū. Liek šupīt lēnu, garu te plūst cauri. Ne? Tur gar Māras sētu, tur kādreiz ēdnīca bija. No, faktiski pa šito nekad nav viens, te zina. O, suns. Ieraudzīja pīles. Domāju, noķers pīles, un tas kā liek šupīt arī pilna ar ūdeni. Pumpuri. Vai, no, es vairs klāt ir jau, jā. Neatklātā Kuldīga, redzi. Jā. Trības skapis, ja. Noslēpts krūmu. Jā. Kāda māja tāda ar oriģinālu tāda. Ar koka kolonnām. Redzi. Grāmatas pasties logās saliktas. Arī interesanti. Un vecs kāpnes iet augšā, redz. Nodelušas tāds. Home sweet home rakstīts. Nu, vecais kolorīts tāds. Vecās Kuldīgas kolorīts. Pasties tā divstāvu mājiņa ar tādu, nu, knapiņu kopā turās. Ja? Nezinu, tas ar skaitās arhitektūras piemineklis. Nu, viena no retajām vēl vietām, nu, kur uz ielas ir ūdens pumpīši. Acīm redzot, arī joprojām visās mājās vēl nav savilkt ūdens vats un kanalizācija. Nu, tā arī mums nav. Nu, re! Pagriezies pa labi. 100 eiro. Pagriezies pa kreisi. Ielējām degvielu. Redzēt, kādu 5000 ar šito te varētu
kreisi. Tagad laižam pa kreisi. Brauksim ārā no Kuldīgas. Mēs tagad samainījāmies. Tomēr ir labi, ka var pamainīties, ka nav visu laiku vienam jābrauc. Braucamies ceļā no Kuldīgas uz Kabili. Izbraukt uz Rīgu šobrīd ir jābrauc uz caur postiem. Sātos laikam, jā, reformējam zemītēm. Bet ilgstošos seicieties. Vēl vienu iebraukt. Kur atrast, kurā vietā apstāties? Boris. Labdien, labdien. Uzmanīgi, uzmanīgi. Te. Tā, kur braucam? Daudz mašīnas. Kur te ir daudz mašīnās, daudz mašīnās. Reiku, mums namatēvs. Nu, sveiks, sveiks, namatēvs. Labu dienu! Reiku, viss jau notiek jau. Jā. Lietus būsim, nebūs, kas ir? Kā negaidījām, Sabraukuši diezgan ir. Nu, labi. Labdien. Nu, meitene. Tad apskatieties, kā varbūt kaut ko pārbraukt. Tur stādīts šeit. Šeit kādreiz bija kartupeļu lauks, tur stādīja kartupeļus, viss. Un kā privatizēja to zemi te, jā, tas saimnieks, nē, viss ceļam pērk. Es domāju, tikai pie mājām to zemi. Nē, viss ceļam. Jā. Kā man vajag, jo viss. Nu. Protams, tas ir 10 gadi. Un šitiem jau var paskatīties, ka kociņi ir visi atzaroti. Gaidot, saka, tā kā dacitas viss te apnikst, viss, nomet to telefonu, to visu datoru izslēdz, un tad nāk tiksīti, un to atzarot. Tas ir tāds, Priekš dvēseles. jā. No. Tad pirmais piegājiens, ka, ar rokā aizsniegt, un tagad fiskara tāds zāģis, tur līdz 6 metri, jā, tas otrais piegājiens. Un tu vēl teleskopisko kātu, vēl 10 metri. Jā, duži palmas nevajag, tad mēs lēnam, iesim lēnam. Jā. Pastāstīšu. Saku zemīt vēl te, un reku ceļš uz šitiem tur gaiši pēc. Jā. Līdz asfaltam tur. Tā ir visa 2,72 hektāri. Mājiņa, saku, mums otrā stāvā bija dzīvoklis, tad mēs privatizējam to vēl vienu istabu, un tad mēs jumts tecēja, tur tā māja bija tāda, kas vodu krita ārā. Viss sakārtojam, viss salikam Forši, ka tās priedīts, uzreiz gaisa saglabāks. Jā. Mūsu, teiksim. Tas mežiņš, tas jau bija tur tāds resnāks, tāds viņš viens, kas jau cerkams tās. Šits ir jau otrais piegājiens. Un bērns Birstāl arī jūsējā? Bērni tā kā paši tur sauga jau pa to laiku, jo sākums bija šo te, jā, pirmais. Šitais tā kā otrais piegājiens. Jā. Tur ir tā kā trešais piegājiens, jau vēl zemāka priedīt. Un šo mēs visu sakārtojam, kā plantācijas mežs. Ja kartupeļi maksās, tā mēs te labi varam aiziet. Ja kartupeļi maksās 25 eiro pa kilogramu, tad mēs visu varam izplest jebkurā dienā. Jo viņš nav mežs, viņš skatās plantācijas, bet šits ir mežs, tas lielākais. Nu un klausies, tornī kāds arī kāpj augšā vēl? Tagad tāds vēsturi. Kadreiz sēdēja cilvēki tur. Jā. Un tagad tur saliktas video novēršanas, kaut kāds miljons tur ieguldīs. Jā. Un tagad video. Šeit mums ir visu mūsu turnīši, visi kaķīši, kas mūsu dzīvi, kas mēs šeit dzīvojam. Te mums visi sunīši un kaķīši atglabāt, kas mums. Un nākošiem arī jūs redziet tādu brendiņu, tādu ļoti veci jau kuciņu. Jā. Te ir arī viņam vietiņas. Mums ir dabas reku vērtības liepa, tur kaut kur vāvere te dzīvo, un zeņi te dzīvo, un kas te Jā.
Tad šitie mājas balvoži tur arī, kur tur zem jumta dzīvoja. Bet tagad jumtu pat cik nomainīja to bleķa skārdu. Tad visi sikspārni tur arī dzīvo. Es saku, mums ir skodra pūžņi, mums ir dabas vērtības saglabāts, reku kritalas, viss, kas kukainīši dzīvo, tur kaut kādi zaļi augi. Tur, Eglīte vēl te var nākt Ziemassvētkos pušķot var jaunā gadā, nav jācērt jānes mājās nemaz. Reku var paskatīties. Un šeit viens saimnieks, teikt. Negribētu jau, kas saka, tas arī kastīgs cilvēks, Reku robeža, Reku kupika. Un šitam mums tā robeža iet. Tur kupika, šitam ir mūsēs. Aha. Redziet, ir blakus kaimiņi, Egli ar vēju tur izgāza, vīduks izzāģēja. Šito teikt, ka viņš uzstāja, Reku nākot pa priedi, viņš vairojas. Nesapārties, cilvēkiem nav apbiedīgi savas rīcības. Mēs tev vika apstaigājām mežu, tad mēs varam no sētas puses izskaitīt, cik tam mums te ir. Mums ir 2, 3 piekabes. Tad ir viens kempers, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paiesim šitiem garām. Un tur ir vēl 3 busiņi mūsējo ieskaitu. Tā mūs te sagaida. Domājies, kāds Daiga malacis, klausies, šitādas te gleznas sataisījusi. Un kādu jūs vinnējāt? Izlozēju. Wow! Nu super! Reku kaķīcais mums. Wow! Nu baigais mākslinieks tā Daiga izrādās, klausies jau. Nē, Te viss notiek. Galvenais ir Viss notiek, jā. Super! Nu tā pasākums turpinās. Un te mums ir Bobo. Bobo! Pasties, kā viņš saģērbts ir, Bobo! Ko? Nokrits, mums nokrits sēdams tev? Ne? Nav? Ēdams nav nekas nokrits. Nu? Ēdīs visu. Ka viņi nebaro mājās. Nu? Tā te pasākums notiek, redz. Izrādās, šitas nav atklāšanas pasākums, vienkārši pie Borisa tusiņš notiek. Jā, redzu, saģis. Nu? Te tagad atrakcijas ir. Jurim ir starters nobeidzies. Un tagad notiek. Frigē! Jūra! O? Arī? Lielajās kemperis salidojumos ir sacensības mašīnas vilkšanā. Mašīnas vilkšanā? Jā. Tas ir tradicionāli.
šitas treniņš uz bija laiku un bieži vien Latvijas komanda vinnē. Var redzēt, jā. Nu, jā. Nu, pirmie jau dodās projām jau redz. Ar lielo garo aparātu. Himerītis. Nu tā, dodamies prom.